Šodien droši vien ir grūti iedomāties jauniešus, kas nedarbojas ar datoriem un internetu. Taču kā jau tas ar šīm tehnoloģijām piederas, tas rada arī noteiktas problēmas un draudus drošībai. Kā tad Latvijas bērniem un jauniešiem veicas ar kiberdrošību? Kas ir galvenais, kas viņiem būtu jāņem vērā, un kādas vispār pašlaik ir viņu zināšanas par drošības jautājumiem darbā ar datoriem? Podkāsta par IT ar Smart ID šodienas epizodē mana saruna ar Anželu no Datorium. Es gribētu šeit īstenībā paslavēt Latviju par mūsu jauno standartu. Kas ir, varbūt lielākās kļūdas tā? Un tad tie jūsu potenciāli darba devēji redzēs, kā jūs ballējāties vai kādās bikinī jūs tur fotografējāties. Ja. Tur arī pieaugušie nesaprot. Un tagad viena meitene noliek statīvu un tagad cilā savu to stāvu un filmē, un es viņai aizmugurē. Ja jūs kādu pakalpojumu lietojat un par to nemaksājat, tad jūs neesat klients, jūs esat prece. Ja tas viss ir tikai joks, tad ir labi. Kā novērtēt, kurā brīdī viņš mēģina kaut kur apkrāpt, ja? Sveika, Anžela. Sveiki. Prieks tevi šeit redzēt. Mums ir, manuprāt, interesanta šodien saruna par to, ko jaunieši var sastrādāt saistībā ar informācijas tehnoloģijām, jeb sauksim internetā, un no kā viņiem būtu jāiesaka uzmanīties. Vispirms es gribu pateikt paldies Smart ID par šī izglītojošā podkāsta ideju un atbalstu. Runājot par jauniešiem un viņu darbošanos ar informācijas tehnoloģijām, nevienam nav noslēpums, ja katram tagad jaunietim ir kabatā tīri neko jaudīgs dators. Ja? Visiem viņiem ir pieslēgums internetam, šādā vai tādā veidā, ja? Ar lielāku vai mazāku datu apjomu, un tās iespējas viņiem visu kaut ko sastrādāt ir diezgan lielas. Un, tās iespējas tikt apkrāptiem, manuprāt, arī visu laiku aug. Ja? Smart ID sadarbībā ar jums ir uztaisījuši tādu jauniešu aptauju, tādu pētījumu, kur ir pētīts, kas tad ir tas, ko jaunieši, kā viņi rīkojās, ko viņi zina, ko viņi nezina, kādus instrumentus viņi izmanto. Tas šeit saistībā tieši ar drošību. Pat cik Smart ID mums ir uzticamības pakalpojums sniedzējs, ja, viens no 2 Latvijā. Kādi ir varbūt tavi novērojumi par to? Tu strādā ar jauniešiem, ne? Ja. Tātad Datorium, izstāst varbūt vispirms par sevi. Kas ir Datorium? Ko jūs darat? Jā, sveiki vēlreiz. Tātad es esmu Anžela, Datorium vadītāja un līdzdibinātāja, un Datorium ir izglītības tehnoloģija uzņēmums. Tas nozīmē, ka mēs paši veidojam izglītības tehnoloģijas, un mums ir 2 virzieni. Vienā tātad mēs mācam citus darboties ar tehnoloģijām, un otrs mēs izstrādājam šīs tehnoloģijas tieši izglītībai. Gan ar mākslīgo intelektu, gan dažādas citādas. Un ikdienā mēs ļoti daudz redzam jauniešus, jo mēs katru nedēļu satiekam digitālā vidē 5000 jauniešus. No septembra līdz mājam pilnu mācību gadu, un mēs ļoti labi redzam to vidējā Latvijas jaunieša ieradumus, kā viņi strādā, un biežāk pieļautās kļūdas. Un tāpēc mēs ar Smart ID kopā šo pētījumu veicām, aptaujājām 200 jauniešus no dažādām Latvijas pilsētām, lai saprastu, ko viņi uzskata par drošu, kāda ir ieradumi, kur viņi redz tos riskus un kā viņi ikdienā uzvedās internetā. Kas ir tas, ko jūs esat novērojuši, kas ir, varbūt lielākās kļūdas? Tā, es uzreiz ķeršos vērsim pie ragiem. Tā kā mūsu darbības veids ar jauniešiem ir hibrīda formāts. Hibrīds nozīmē, ka jaunietis atrodas skolā pie datorklasē un strādā ar mūsu pasniedzēju, kurš strādā attālināti. Tātad jaunietis sēž pie ierīces, pie publiskā skolas datoru. Un tā tipiskākā kļūda ir, ka ir starpbrīdis un jaunietis pieceļās un nenoslēdz savu datoru nost, aiziet starpbrīdī. Paliek vaļā savs Gmails, savs e-pasts, sava e-klase, kaut kādas citas vietnes, kurā ir ielogot iekšā profili.
Un tad ir klasiskais gadījums, kad Ilzīte aiziet starpbrīdī, atnāk Pēterītis, pieskrien un saraksta Ilzītes vārdā, vai nu kaut kāds jociņus, vai nu kaut kādā publiskā čatiņā, vai nu no viņas ēpasta kādam aizsūt kādu joku. Ja tas viss ir tikai joks, tad ir labi. Ja tur ir pieslēgta klāt varbūt bankas karta, Google Pay, ja tur ir iespējams ir e-klase, kurā var uzrakstīt skolas direktoram kaut ko, tur jau parādās to, cik ļoti mēs gribam pajokot un kāda tad tā atbildība tālāk tur var būt. Kāda mūsu izpratne pa jokiem, vai ne? Un tas ir ļoti labi, ka šī pirmā pieredze, šī saskarsme notiek skolas solā. Tad, kad tas vēl viss nav tik ļoti nopietni, ka tas nav tavs, ka tev jau ir darbs, un tu esi atstājis vaļā kaut kur publiskā bibliotekā vai vietā savu bankas kontu, savu pasargdievas uzņēmumu datus vai kaut kādas tādas nopietnākas saistības, kur pēc tam varbūt tās sekas daudz nopietnākas. Ir ļoti labi, ka tie skolēni jau šajā vecumā, jau 16 gados, sāk domāt par to, un par to mēs arī runājam, skaidrojam, kas ir parole, kas ir droša parole, kāpēc nevar pateikt savu paroli klases biedram, un visas tās lietas, protams, nodarbībās arī mēs izrunājam. Ļoti laba lieta, ko ieteikt vecākiem, jo, būsim godīgi, liela daļa no jauniešu zināšanām tomēr nāk no ģimenes. Ja? Un ja vecāki nerunā, vienalga, vai tā ir seksuālā izglītība, vai tā ir kiberdrošība, kas tas arī nebūtu. Visas tās lietas, ar ko tas cilvēciņš pēc tam dzīvē saskarās. Ja mājās par to nerunājam, tad viņš to nezinās ar lielu varbūtību. Vai arī viņam radīsies kaut kāds, iespējams kaut kāds skropļots priekšstats. Ja? Tāpēc, no vienas puses liels paldies jums, ka jūs stāstat. Ja? Man bija vakar, piemēram, pieredze, es biju uzstājos vienā skolā un arī stāstīju 13, 14, 15 gadus veciem jauniešiem par šo pašu visu. Un zini, kāds bija interesants novērojums? Interesants novērojums bija, ka klasē, tur bija vairākas, laikam, klases, ka vairākās klasēs ir viena daļa tādi, kas pat tā īsti neko neklausās. Viņi bakstās savā starpā, viņiem ir galvas pilnas ar pilnīgi kaut ko citu. Tad ir viena daļa, kura tā lāga nezin, bet principā klausās, jo viņiem šķiet, ka kaut ko interesantu, kaut ko laikam noderīgi stāst. Ja? Un ir daži, vai pat kāds viens, kuru tu klausies, un viņam ir atbildes, ja? Vai tu lieto, pasaliet rokas, kas lieto Smart ID, ja? Tur vairāk paceļ. Vai kāds lieto e-parakstu, ja? Viena meitene. Ja? Braucam tālāk. Uzdodam kaut kāds jautājums atkal par šo te kiberdrošību, atkal šī meitene zina. Atkal šī meitene var atbildēt. Man citā skolā ir bijis, puisis, tā kā tur nav svarīgi puisis vai meitene, ja? Bet ir kāds, un viņam tas visdrīzāk nāk no ģimenes. Viņam tas nenāk, ja? No kosmosa. Ja? Tātad ģimenē, skolā, kāda ir pieredze skolās? Cik no skolas šīs zināšanas var dabūt vai cik var kvalitatīvi dabūt jaunieši? Es gribētu šeit īstenībā paslavēt Latviju par mūsu jauno standartu, kurā mums šobrīd datorika ir obligātais mācību priekšmets no 7. klases. No 4. bet mēs mācām no 7. hibrīda formātā. Un mums arī ir ļoti laba infrastruktūra. Mums katrā skolā ir datorklases, mums katrā skolā ir internets, mums ir Chromebooki, mums ir tātad, ja skolēns grib, viņam tas dators ir. Vienalga, vai vecāks mājās var atļauties, nevar atļauties, grib, negrib, bet viņam šīs prasmes skolā tiek iedotas. Un tas ir super, jo, piemēram, vecās Eiropas dienvidos vēl joprojām Itālijā nav neviena priekšmeta pie datora. Arī tagad, 2020, tas bija pagājuši gadu, kad mēs runājam ar itāļiem, 24. gadā, ja itāļu valodas skolotājs pasaka, uztais mājasdarbu Wordā, tad viņš ies un darīs kaut ko datorā. Bet tāds priekšmets kā datorika programmēšana vēl joprojām nav, jo vēl joprojām viņi uzskata, ka tās prasmes nav būtiskas. Mēs šeit Baltijā saprotam to, ejam uz priekšu, ejam laikam līdzi. Igauņu tūlītās jau arī integrēs mākslīgo intelektu mācību procesā, ja? Bet mums Latvijā viss ir super labi sakārtots, programma ir, infrastruktūra ir, darīšanas vaina. Un tas, ko mēs saskārāmies, ka trūks pedagoga, kas var iedot šo saturu.
Tas bija mans Jā, un jautājums, tieši jā. tāpēc mēs datoriem nācām palīgā, jau 5 gadus šādi hibrīda formātā mēs mācām jauniešus, un mēs tagad jau pagājuši 5 gadi, mēs redzam to atdevi. Mēs redzam jauniešus no Rēzeknes, no Bauskas, no Liepājas, no visurienes, kas ar mums ir izmācījušies, ir āķis lūpā, saprot, ka tas ir super, es varu strādāt, es varu pelnīt, es varu superīgas idejas savas realizēt digitālā vidē, un tas ir arī aizgājis. Un tāpēc es ticu ļoti labi un arī redzu, tagad mēs esam to pārbaudījuši, ka šis formāts labi strādā un skolā šīs prasmes var iedot ļoti labi un jaunieši tās paņem. Galvenais, ar ko mums vajadzētu tagad saprast un kopīgi virzīties to, ka jaunieši šobrīd ir ļoti pasīvi digitālā satura lietotāji. Viņiem patīk sēdēt un skatīties, svaipot, bet mums vajag pavērst to tādā virzienā, ka viņi var radīt. Viņi var radīt saturu, video saturu, spēles, aplikācijas, ja, lai viņi domā, man patīk kā igauņi, viņi jau no 1. klases uzreiz. Ja ir tirdziņš, tad viņi domā, kā tas varētu būt kaut kas digitāls, kaut kāds startups, kaut kas uz pasauli. Ja. Mums aizējām uz tirdziņu šeit, sveces, piparkūks, mēs vienmēr domājam lokāli. Ja? Tur uzreiz viņi domā tā kā uz pasauli. Tas ir tas, ko mums, bet mēs ejam pareizā virzienā. Es redzu to, mums mainās tas mindsets bērniem un man patīk. Un par vecākiem runājot, jā, mājās ir dators, to ļoti labi redz. To uzreiz redz arī ienākot auditorijā, kur ir skolēni, ja uzreiz redz, kādi ir ieradumi. Jo klasiskā situācija, man ir telefons, telefonā es visur ieeju bez parolēm, un es atnāku skolā, un es nekur nevaru ieiet. Un tad sākās atjaunošana, ēpasti, pilnis paskastītes, pārbāstas, nevar atjaunot, jo tur nevar ienākt ēpasts, ja? Un šīs ir prasmes, kuras mēs mācāmies. Mēs mācāmies 7. 8. klasē, mēs mācāmies atcerēties paroles, nedalīties paroles, zināt, kas ir profils, ka es ar savu Google kaut kur varu ieiet, ka man var būt 2 Googles, viena Google, kurā man ir bildes, kurā man piesaistīta karte, kurā es sarakstos ar cilvēkiem, un otrs Googles profils tukšais, kuru es izmantoju, ieejot publiskos datoros, skolas datorā, bibliotekas datorā, kur man vajag kaut kur, ja, tad mēs jau par šo runājam, un šīs prasmes veidojās skolēniem jau 15, 16 gadu vecumā. Tad viņi ir vidusskolā jau pavisam sakarīgi, un tad viņi jau lielajā dzīvē zina, ko nozīmē maksājuma karta, ko nozīmē neriskēt svešā vietā, nemaksāt, ja tu neesi pārliecināts, ka tā mājaslapa nav droša. Tā kā šīs prasmes visas mūsu nodarbībās mēs rādam, stāstam, aicinam arī dažādus profesionāļus, kas parāda, pastāsta. Tāpat arī baltos hakerus mums arī bijuši nodarbībās un dažādu uzņēmumu vadītāji mums ir bijuši, kas stāsta, ko viņi sagaida no jauniešiem, kad viņi nāk uz praksi vai uz pirmo darbu vietu. Kas ir tas, kas šobrīd ir aktuāls un kādas iemaņas ir vajadzīgas. Un strādājot jauniešiem šādā hibrīda formātā, es vienmēr saku, 7. klasē pa lielam man vienalga, vai viņš iemācās to Visual Studio tās dažas rindiņas uzrakstīt kodā vai nē. Bet ja viņš māk Zoomā ieiet, Zooma logu nolaist, pacelt otru logu, ieiet savā Google, ieiet Discordā uzrakstīt ziņu, nokopēt, ielikt screenshotu. Šīs ir tās prasmes, kas ir man un tev ikdienā, mēs to darām. Un ja bērns iemācās to jau skolas solā, tad viņam ir durvis vaļā, ļoti daudzas durvis vaļā jau ir 15, 16 gados. Un ja jaunietis ir digitāli pratīgs vidusskolas posmā, viņi visi strādā. 70% jauniešu vidusskolā jau strādā un grib piepelnīties. Tas, kuram ir prasmes, darīt to digitāli, dara to digitāli. Tas, kuram nav, tie tad varbūt iet vai nu benzīntankā piestrādā, kafiju iznēsā, ja dara kaut ko citu. Plauktus pakrāmēt, vai dobas parabēt. Kur nav tās digitālās prasmes. Bet ja mēs paskatāmies samaksas līmeni, protams, tur, kur ir digitālās prasmes, tur tā stundas likme ir patīkamāka, un tur arī ir izaugsmas iespējas un daudz patīkamāks tas viss virzības process tālāk. Vai mēs varam, droši vien tas arī saistībā, teiksim, ar šo te pētījumu, vai mēs varam teikt, ka būtiskā lieta, kas būtu jāuzlabo, ir izpratne par šo te identitāti, par drošību, par saviem profiliem, ja, kas mums ir anonīmā identitāte, kas mums ir deklarētā identitāte, ja, kas ir mūsu reālā identitāte šajā te digitālajā vidē. Jo arī, teiksim, pēc maniem novērojumiem, tur ne tikai skolēni, tur arī pieaugušie nesaprot atšķirību, ja starp savu reālo identitāti, ja, teiksim, un starp deklarēto identitāti. Ja, kas tas tāds ir?
Ir jārunā, protams, ir jāmāca, un man patika tas, kā mūsu kopīgā aptaujā parādījās, ka laikam trešdaļa jauniešu teica, ka viņi saprot, ka no viņu rīcības ir atkarīga drošība. Ja? Tātad, ka nevis tur kāds kaut ko tur tā, bet ka viņiem pašiem ir jāuzmanās, ko un kā viņi dara. Tas jau ir tas ļoti labs signāls. To, ka par to jārunā viennozīmīgi, un kā jau es minēju, tad mūsu sarunā pirms intervijas, ka ja pie manis, tātad šobrīd datorium komandā ir 32 cilvēki, ja pie manis atnāk jaunietis un saka, es gribu pie tevis strādāt, un mēs nonākam līdz tam, ka mums jāsniedz līgums, es saku, kad lūdzu parakst ar e-parakstu. Ja viņš saka, man nav, saku, tad mēs nestrādāsim. Tātad, ja man ir vajadzīgs strādāt ātri, efektīvi, mūsdienīgi, un tad tas ir no manis pirmais pušs, kad es gribu, lai tev ir banka, es gribu, lai tev ir e-paraksts, es gribu, lai tev ir Zoom profils, Google profils un vispārējie profili tajos rīkos, kuros mēs strādāsim. Ja tur ir kaut kāda rezistence, tas jau man ir sarkanais karoks, kad šis nebūs īstais cilvēks. Grūti, vai ne? Jā. Kad šajā vecumā nevajadzētu būt tādai lietai, kā es negribu e-parakstu uztaisīt. Pēc tam kaut kad 18 gados, kad valsts piespiedīs uztaisīs, tas jau neizklausās priecīgi man kā uzņēmumam. Jā, itsevišķi, ja tā digitāli attīstītam. Ja. Es pajautāšu vēl tādu jautājumu. Kāds tev ir priekšstats, teiksim, par atšķirību starp Rīgu un kaut kādām lielajām pilsētām un reģioniem, vai mazpilsētām, vai lauku rajoniem? Vai tur ir atšķirība šajās digitālajās prasmēs? Es teiktu, ka nav. Un es no savas puses varu teikt, ka jaunieši no mazākām pilsētām, vai ne Rīgas, nosauksim tā, viņiem ir varbūt saistībā ar to, kad ir mazāks tas piedāvājums uz vietas dažādām aktivitātēm, tad viņi vairāk novērtē šo hibrīdu formātu un daudz vairāk iesaistās, daudz vairāk dara līdz un rok dziļāk. Tāds ir mans priekšstats, un es arī redzu, ka pēc tam, tā kā jau 5 gadi, kopš mēs strādājam ar skolām, mēs redzam, kur šie jaunieši pēc tam aizbrauc mācīties, kur viņi strādā, un tiem jauniešiem no ne Rīgas ir lielāks drives. Viņi grib, viņi redz, viņiem āķis lūpā, un viņi ir darītāji. Tā kā es teiktu, ka prasmes ir labas, un es ļoti gribētu uzslavēt Latvijas jauniešu potenciālu īstenībā, jo es redzu, ka tikai darīšanas vaina. Tur nav nekādas citas vainas. Tā kā mums tiešām viss ir, un tiem, kas dara, tiem sanāk. Un sanāk super labi. Tāpēc es arī priecājos, ka šī programma mums ir, jo daudziem jauniešiem latviski runājot, tas ir eye-openers. Ja? Šī pieredze viņiem parāda to, īstenībā es ne tikai skolā varu sēdēt, rakstīt un kaut ko reiķināt, bet es varu mācīties un apgūt daudz platformas un iesaistīties projektos un braukt un darīt un strādāt ar visu pasauli, un viņi to apzinās jau tajā pusauģu vecumā. Viņi jau sāk domāt to savādāk, un to domāšanas veids viņiem mainās. Un tas ir tas, par ko man ir vislielākais prieks, laikam, ka mēs varam viņiem tās ambīcijas pacelt. Jā, tas ir ļoti patīkami dzirdēt, atzīšos. Ja, man arī ir tāds priekšstats, ka pamatā jau gandrīz vienmēr ir darīšanas vaina. Interesants tas novērojums, ko tu teici, ja, kad neatšķirās Rīga un lauki, kā bieži vien ir tāds priekšstats. Ja, bet šī gadījumā laikam sanāk tas efekts otrāds. Tā kā tu teici, viņiem uz vietas nav, tad viņi negluži tā kā spiestā kārtā, bet ja viņi grib kaut ko vairāk uzzināt, tad tikai caur šīm informācijas tehnoloģijām viņi tiek klāt pie kaut kādas plašākas informācijas. Līdz ar to viņiem, tas iemesls ir būtiskāks. Ja? Vai šie jaunieši apzinās to, ka no viņu pašu darbībām ir atkarīgs, atkarīga gan drošība, gan kaut kādi riski. Man bija, es ap citu, pat vienā kursā arī stāstīju, man sanāca, ka tas formulējums ir tāds, ka, kiberdrošības jautājumā, ja jums atnāk viltus vēstule, tad viņa pati pa sevi nekādus draudus nerada. Draudi rodas tajā brīdī, kad jūs sākat kaut ko darīt. Uzspiežat, atverat, atbildat, ja? Pārskaitat naudu kaut kur, ja? Tātad tik līdz jūs kaut ko darat, iestājās kaut kādi riski. Pati vēstule jūs neapdraud. Ja? Tātad, ko jaunieši, ja tā teikt, saprot un cik viņi saprot, ka no viņu darbības
ir atkarīga, kaut kāda drošība, ja, un. Saprotu, bet ne uzreiz. Un, protams, ka saprot caur rūgto pieredzi, par kuru es jau agrāk minēju. Tas, kas jauniešiem vēl joprojām ir jāskaidro, viņi nesaprot to savu datu vērtību. Viņi nesaprot, kāpēc šie dati var kādam būt vajadzīgi. Kāpēc kāds varētu gribēt viņa bildes, viņu datus, viņu bankas kontu, viņu kaut kādas sarakstas. Ja? Un tas ir tas, par ko mēs daudz runājam un skaidrojam. Kā darbojās šīs tehnoloģijas, kāpēc šie dati uzņēmumiem ir svarīgi, kāpēc Instagram, Snapchat, TikToks ļauj mums lietot bez maksas, ja mēs maksājam ar saviem datiem. Un par to mēs daudz runājam, skaidrojam jauniešiem. Un ja mēs, piemēram, runājam par tādiem datiem kā personas dati, ja, tad tā kā mēs esam daudz strādājuši arī ar Eiropas Savienības projektiem, un tad mēs esam ļoti audzināti, ka dati jāsargā, it īpaši bērnu dati jāsargā, bet to jau mēs saskaramies pieaugušā dzīvē, un tad, kad jau mēs runājam par kaut ko citu, bet jaunieši nesaprot, kas tur ir mans personas kods. Kas tur ir mana pases kopija? Aizsūt, iedod, atstāja, ja? Kad pagaidām viņi to neapzinās. Un tikai caur piemēriem, kurus mēs arī cenšamies rādīt nodarbībās un skaidrojot, kas var notikt, ka kāds var tavu pases kopiju aiziet un paņemt kredītu, ja? vai kāds var paņemt no tava Google konta un paņemt tavas bildes un vēl kaut ko sadomāt, sadarīt. Jā, tas nebūs katrs otrais gadījums, tas būs reti, bet tad, kad tas būs, tas būs liels risks, liels nepatikšanas. Jā. Un es, piemēram, visas savas digitālās apmācības vienalga, vai tie skolēni, vai tie pieaugušie, vai pedagogi, es sāku ar vienu lietu, ka, ja jūs nākat pie sveša datora, vai tā ir aktu zāle, vai biblioteka, vai jūs vienkārši prezentējat svešā datorā, nelogojieties tur iekšā ar saviem Googliem, ar tiem Googliem, kas jums ir tie jūsu Google profils, kurā jums ir visa dzīve iekšā. Uztaisiet saīsinātāju, uztaisiet shorteneru, nošērojiet ar e-uz saitīti, kur jūs iet, jebkurā svešā datorā pārlūkā, iesitiet e-uz slīpsvītra 3 cipari un prezentēt. Jo tās situācijas ir, cik gadus es mācu, tik gadus es redzu, gan skolēni, gan pieaugušie, viņi atnāk jaunā vietā, satraucās, jāprezentē, netīšām iešēro savu paroli, 3 reizes nosvīst, aizmirst, par ko vispār būs jārunā. Tas ir nevajadzīgs stress un tāda maza lietiņa, kā mācēt, nošērot linku un ielikt viņu saīsinātājā, atvieglo dzīvi un noņem 99% stresa. Tāpēc tas ir tāds it kā maza lietiņa, bet atkal tehnoloģija mums palīdz un pasargā. Un ja mēs šīs mazās lietiņas skaidrojam jau no skolas vecuma, tad tā ir tāda pašsaprotama lieta, un tad arī jauniešiem ir tās prasmes jau veidojās skolas posmā. Un tas ir, manuprāt, super, ka mēs varam viņus šādi jau iedvesmot un upgradeot tādu. Jā. Šādi te mazie tādi ieteikumi, kā tu vari izdarīt šajā gadījumā, kā ir labais tas labais piemērs, ja labā darba prakse, ja, es domāju, tas visiem ir nozīmīgi, ja, gan jauniešiem, gan pieaugušiem. Es atcerējos, tad, kad tu teici, ja, par to, kad jūs kaut ko lietojat bez maksas, ja, es atcerējos to teicienu, ka, ja jūs kādu pakalpojumu lietojat un par to nemaksājat, tad jūs neesat klients, jūs esat prece. Jūs pārdod, jā. Jā, jūsu dati ir jūs pārdod. Brīnišķīgi, ja. Jā, šie dati, viņi var būt nekaitīgi, ja te ir anonimizētie dati, teiksim, par to, kā lielas tautas masas kaut kur pārvietojas, ja tas var palīdzēt pilsētu plānošanā un vēl kaut ko, ja. Ja, bet un es arī nedomāju, ka Googles, ja, teiksim, ja būtu ārkārtīgi ieinteresēts, ja zināt, kur tieši es staigāju, ja. Tas ir viens no, ja tā teikt, lai redzētu pūļa lielās kaut kādas pārvietošanās, ja. Bet par tādiem, jā, privātajiem datiem, tad es saprotu, ka tas varētu būt viens no ieteikumiem, vecākiem ģimenēs pārunāt, arī skolotājiem skolās noteikti, ja, nemitīgi atgādināt, ka jūsu privātie dati, tas ir, viņi ir pieejami elektroniskajā vidē, caur to pašu, teiksim, Google, ja, caur Google kontu, ja, tur būs pusi jūsu dzīvi, tur jums būs jūsu sarakste, jūsu fotogrāfijas, ja, dokumenti, kontakti, un karta vēl, jā, pasaka Dievs. Ja, tā tad, jā, saprast, kurā brīdī kāds tam var piekļūt, vai ne? Jo
šīs ierīces tipiski ir individuālās lietošanas, ja, un tāpēc cilvēki ir pieraduši, ka, es tur pieliku pirkstu, jeb uzvilku figūru, ja, tālāk es uzreiz visam tiek klāt. Un ka tajā brīdī, kad mēs pieejam pie datora kaut kur publiskajā vidē, piemēram, tajā pašā skolā, ja, uzņēmumos jau tālāk visdrīzāk jau uzņēmums pats tā kā rūpējās par to, lai tā gluži nenotiktu, ja, bet principā es arī darba vietā esmu kādreiz redzējis, ja, kad kāds aizgāja. Tieši tā kā tu teici, aizgāja uz toleti. Skolotāji ļoti bieži grēkojas, mācu apmācības vadu skolās, ļoti bieži es redzu, ka skolotājiem paliek vaļā e-klases, paliek vaļā e-pasts vai skolas e-pasts vai Gmails, un ka šis dators tiek pamests nenobloķējot ekrānu, ja neaizslēdzot ciet savu profilu. Un vēl ir viena svarīga lieta, ko es gribu pateikt. Viens ir, ka mēs runājam par publiskiem datoriem. Otrs ir, ko bērns dara savā ierīcē. Un te gan skolā ir mazas darīšana. Tur lielākā daļa nāk no ģimenes, cik ļoti vecāks iedziļinās, cik ļoti viņš seko līdzi, vai tur ir kaut kāds ierobežojuma rīks, ja, cik stundas viņš tur pavada, vai kādas vietnes viņš apmeklē un tā tālāk. Jo tas arī ir jāskaidro, ka tavas bildes, tavi video, kurus tu lietas vietnēs, arī tālāk var tikt izmantoti. Un te jau nekāda skolas politika vai valsts politika datu drošības neietekmē, jo bērns patiešo nonāk šajā vietnē. Un tā vietne var būt citās valstīs, tad uz to vietu neatiecās nekādi Latvijas likumi. Un tāpēc mēs arī skaidrojam, kā arī ar šiem datiem, ka kaut kad jūs arī iesiet strādāt darbā, un tad tie profili būs, un tad tie jūsu potenciāli darba devēji redzēs, kā jūs ballējāties vai kādās bikini jūs tur fotografējāties. Ja? Kad padomājiet jau tagad par to, vai jums to vajag. Jūs varat aizsūtīt draugiem privāti kaut ko, bet vai jums vajag visu likt publiski? Un kā tas pēc tam var atsaukties uz tālāko jūsu profesionālo darbību, studijām, vai tad, kad jūs būsiet kaut kad, ja jūs būsiet nopietnas cilvēks. Ne jau visu mūžu jūs tikai ballēsieties apkārt. Jā, faktiski laikam jau mēs neko diži jaunu neatklājam. Runa joprojām ir par to, ka cilvēkiem ir jāsaprot, kā aizsargāt savus datus. Ja mēs runājam tieši par datu drošību, ja, kā novērtēt, kurā brīdī viņš mēģina kaut kur apkrāpt. Ja. Ja, apkrāpt droši vien tādas jauniešas skolā tur mazāk iespēja. Viņiem tipiski nav ne tādi resursi, ja, kurus viņiem varētu izkrāpt, ja neko. Ja. Bet, noteikti ir kaut kādi citi, par kaut kādām iespējamām krāpšanām ar jauniešiem. Vai ir kaut kas, ko tu varētu pastāstīt? Kur ir kaut kas, kur viņi tipiski var iekrist uz kaut kādiem krāpniekiem? Jo par datu drošību sapratām. Pamatā, ja paši, ja tā teikt, atstāja kaut ko viegli pieejamu citiem, nepieskatītu. Ja. Kaut arī mums būtu tā kā telefonu, mēs, protams, aizslēgt, ja. Tieši tas pats attiektos uz datoru, ja tu ej nost, ja, aizslēdz, ja vien tu nesēdi, ja tā teikt, savā slēgtā istabā, ja, tad citādi, ja. Bet tiklīdz vēl kāds kaut kur varbūt blakus, ja, starp citu, man liekas, ka tas būtu jāiesaka cilvēkiem, kad arī mājās, kur ir dators, ja, varbūt ne katram savs, bet, teiksim, kāds uz vairākiem cilvēkiem ģimenē koplietošanā, tad normāli katram būtu savs profils. Jā. Pilnīgi noteikti ieteicams, un tad arī var redzēt, kurš savā profilā ko ir darījis, un ja ir kādi riski bijuši, tad tas ir izvērtējams. Runājot par jauniešiem, kur viņi visbiežāk iekrīt, droši vien tāpat arī kā pieaugušie. Tad vienkārši spiežot, nepaskatoties, neizlasot e-pasts vai īziņa vai WhatsApp, spiežot uz linkiem. Tas ir laikam būtiskākais, kur mums ir jāatgādina. Un ir tas foršs bija testiņš, pikšķerēšanas tests, kur bija uztaisījis mūsu, man liekas, CERT. Un tas bija gan uzņēmumiem, gan jauniešiem. Viņus varēja patestēt, iziet cauri un pastīties, kurā brīdī tu domā, ka tas ir īsts e-pasts un neīsts, īsta ziņa neīsti. Ja? Un šādi trenēt un tā kā, lai apzinās, ka tas risks vienmēr pastāv. Arī ikdienā, kad es skrienu, man steidzos, bet tāpat nespiest. Ja tu neesi pārliecināts, ka ja tas cilvēks tev sen nav rakstījis un pēkšņi atsūta e-pastu ar linku nobalso par manu bērnu konkursā, vai tev vajag to, vai tu riskē, vai to tev vajag? Ja, tad vienmēr izvērtē, nesteidzies, padomā. Tas ir, es domāju, tāpat jaunieši neatšķiras no pieaugušajiem.
Atšķirās vairāk ar to, ka viņi tajās aplikācijās, kurās viņi lieto, viņi ļoti brīvi liek iekšā saturu. Ar to viņi atšķirās. Pieaugušais tomēr, kāpēc es likšu, kas man ir aizmugurē, kur es atrodos, tā kā bišķiņ piedomā līdz. Viena vai cita iemesla pēc. Jā, bet jaunieši viņš filmē, tas nekas, ka viņam aizmugurē citi cilvēki. Tā kā, piemēram, es eju sportzālē vingroju, un tagad viena meitene noliek statīvu, un tagad cilā savu to stāgu un filmē, un es viņu aizmugurē. Es pienāku, es saku, es visu saprotu, ka tu esi blogeri. Bet šī ir publiska telpa. Ja tu gribi filmēt, tad vai nu tu īrē savu telpu un pat filmējies, bet tu nedrīkst filmēt publiskā telpā, ja tev fonā ir citi cilvēki. Tas ir pamaina rakurs kaut vai mazākais. Jā, bet viņa par to pat neaizdomājās. Viņa galvenais, lai smuka gaisma, lai viņu redz, lai redz to hanteli, viņa pat neredz fonā, ka viņai tur citi cilvēki fonā ir. Ja? Un tā kā tādas lietas jārunā, jāskaidro, un es domāju, ka tas kopā, gan ģimene, gan skola, gan citas organizācijas. Tā kā mums ir daudz organizācijas. Tiešām mums ir foršs saturs Latvijā, kur, ja es kā pedagogs vai es kā izglītības iestāde gribu jauniešiem kaut ko papildus darīt, ļoti viegli atrast kādu, kas atbrauks, pastāstīs, parādīs, to arī dara, un mēs darām, un daudzi uzņēmumi dara, un arī valsts iestādes veido. Tā kā, man liekas, ka mums šajā ziņā vēlreiz Latvijā viss tādā ziņā digitāli ir ļoti labi. Tikai darīšanas vaina. Darām visi, darām droši un darām darīšanas vaina, atceramies, trenējamies, atgādinam, mācam viens otram, dalamies ar pieredzi. Tieši tā. Labi, liels tev paldies par piedalīšanos. Paldies, bija prieks un tiekamies drošā vidē, digitālā vidē. Jā, paldies. Atā.